Esiet sveicināti. Ietekmes spēka. Šodien īstenībā tāda citādāka epizode nekā iepriekš. Pastāstīšu tūlītās kāpēc. Pirmkārt nav viesis, bet es īstenībā baigi uz to nespiedu. Parasti pēdējie viesi vismaz sanāk kaut kā iepazīties, un tad tā saruna pavēlkās, un tad uztaisam mušku, un tad uztaisās. Bet šodien nekas nebija sarunāts. Un tāpēc es domāju viens pats, kā jau parasti sestdienās, rīti, ļoti patīk, un jāieraksta. Bet arī nav tā, ka es vienkārši ierakstu ierakstīšanas pēc. Ir kaut kādas idejas, vienmēr ir kaut kādas idejas, kuras labprāt ar kurām dalītos un dalos. Un šodien arī ir pāris idejas, ar kurām es gribu padalīties. Tātad 9. epizode ietekmes spēkā. Un par ko mēs šodien runāsim? Epizode 9. ievads patiesība. Kad es rakstīju, es pat īsti neatceros, ko es tagad domāju ar patiesību. Baigi labi, ne? Pats kaut ko uzrakstu, kaut kāds pieturpunktus, un pats nezinu, ko es ar to domāju. Bet patiesība, cik es atceros, ko es domāju tajā brīdī, ir tāda, ka pirmā epizode, ko es uztaisīju, tā kā neviens neskatījās un īsti nebija publiski un nebija nekas tāds, un tad tas spiediens ir kaut kāds beig mazāks. Un pēdējā laikā pēc viesiem, kad viesi padalās ar saviem draugiem, tad jau cilvēks sāk klausīties, un tad arī ik pa laikam kāds kaut ko pasaka, tu taisi podcastu, man patīk, vai pagaidām ir bijušas tikai pozitīvās attieksmes, un tas man ļoti patīk, bet tas uzliek tādu tā kā spiedienu, un apsēžoties šeit ir, lai gan tagad runājot nav tāda sajūta, bet vismaz vakardien, ejot gulēt, ir tāda. Es īstenībā izrunāju vakardien, ejot gulēt visu podcastu, vairākas reizes, un īsti pagulēt. Sanāca pagulēt, bet ilgāku laiku neaizmigu. Bet tad ir tā doma, ko par mani domās viņš, ko teiks viņš, un ko, tā kā tu citu viedoklis. Jā, es daudz saku un domāju tā, ka, citu viedokli nevajag ņemt vērā. Jā, es tā domāju, bet praksē tas ir jāpraktizē. Un tas ir ok, ka citiem ir savs viedoklis un var patikt un var nepatikt un tādā garā, bet es varu teikt, ka daļai tas ir jāņem vērā un daļai nav jāņem vērā. Kāpēc nav jāņem vērā? Tāpēc, ka, pareizi iemetiens ir sākumā jāuztais. Kāpēc nav jāņem vērā? Tāpēc, ka katrs cilvēks ir uzaudzis citādākā ģimenē. Viņam ir bijuši citādāki draugi. Viņš ir varbūt no citas valsts, kur ir valsts sistēma un viss, kas notiek apkārt, ir citādāks. Viņš ir uzaudzis skolā, kur arī ir citādāki skolotāji. Un viņam citādāk vecāki. Un viss, tā kā tie uzskati, tās domas, viss rodās no šiem ārējiem faktoriem. Un cilvēks arī veido savus viedokļus, balstoties uz to, kas viņa dzīvē ir. Iepriekš minētie faktori, papildus vēl ir izglītība, cik cilvēks izskaļ savu viedokli. No tāda skata punkta nevajadzētu tos otru viedokļus ņemt tik ļoti vērā. Jo tie varbūt nav patiesība, tie varbūt patiesība tam konkrētiem cilvēkam. Un tagad ir otrs, kāpēc ir jāņem vērā. Tāpēc, ka bieži vien cits var kaut ko pateikt tādu, ko pats cilvēks pat neredz. Un man īstenībā ļoti super piemērs. Es izlasīju tādu grāmatu Miracle Morning. Autors ir Hals Elrods. Pēc tās grāmatas ļoti, neteikšu, ka man dzīve baigi mainījās, bet palīdzēja darīt to, ko es esmu vēlējies. Un grāmatā bija tāds uzdevums aizsūtīt tuvākajiem draugiem, cilvēkiem ziņu par prasot tā kā viedokli par sevi. Ar tādu domu, tas viedoklis, es rakstīju, ka tas ir vietas izaugsmē. Tā kā
nesaki labās īpašības, tu vari pateikt labās īpašības, vai pasaki, kas man trūkst. Un aizsūtīju to 20, 30 cilvēkiem, arī vecākiem, un saņēmu atbildes. Un bieži vien tās atbildes atkārtojās. Un tas man lika padomāt, vai tas tā ir. Es cenšos dzīvot pēc tāda principa, kad es kaut ko dzirdu, man kaut ko cilvēks pasaka, savu viedokli vai kā. Un galvā es uzdodu sev jautājumu, vai tas tā patiešām ir. Vai tās ir tikai domas un kur ir tas pamatojums. Protams, būtu izcila pasaule, izcils viss, ja tik ļoti viss vienkārši būtu. Nav jau to, tā patiesība jau dažreiz ir apslēpta un grūti viņu pie tās nonākt. Bet saņemot visus vietas izaugsmēm, izvērtēju, veicu secinājumus. Un viena lieta, ar ko es ļoti īstenībā gribētu dalīties, ir prioritātes. Viena lieta ir prioritātes uzrakstīt uz lapiņas pašlaik. Kādas ir prioritātes? Tās ir, vispār, kas ir prioritāte, ir vērtība, mērķis, kas ir svarīgākas par citām. Tā kā prioritāte var būt ģimene, prioritāte var būt darbs, prioritāte var būt veselība. Un kad pirms tās ziņas rakstīju prioritātes, tur mācības, veselība, ģimene. Paralēli tam es rakstīju dienas grāmatu. Patiesībā 2 dienas grāmatas rakstu. Vienā es rakstu domas, emocijas un kaut kādus, pārdzīvojumus vai arī priekus un labos notikumus, lai tos iemūžinātu un izdzīvot vēlreiz. Bet otrā, kad plānotājs pieraksta savu laiku, ko es kur daru. Un ja pirms tam es rakstīju prioritātes, mācības, ģimeni un tādā garā, izvērtējot savu laiku, ko es reāli pavadīju, tās prioritātes bija pavisam citādākas. Viena no top 3 bija basketbols, jo basketbolā es pavadīju 3 stundas dienā, papildus, ja ne katru, tad katru otro nedēļu izbraukumu spēli, kas ir kaut kāds 8 stundas, no manas ikdienas, no manas nedēļas, tas laiks, ko es veltu basketbolam, ir daudz lielāks nekā es biju rakstījis savas prioritātes. Un visu šo analizējot, un arī to uzklausot, ko citi saka, tuvākie cilvēki, protams, tie, kas mani pazīst. Un izvērtēju, īstenībā manas prioritātes, kādas es gribētu, nesakrīt ar to, kas reāli ir. Un tad, kad es sakārtoju prioritātes, man arī dzīve bišķi pamainījās. Un tas bija viena lieta no grāmatas Miracle Morning. Vispār tā grāmata stāsta par rīta rituālu, kas ir kā būvēt sevi, kā ar vienu lietu uzlabot visas citas pārējās lietas dzīvē. Un tas īstenībā ļoti svarīgi strādā. Vēl viena lieta, ko es gribēju runāt, ir vakardiena hokejs bija. Šausmīgi patīk hokejs. Un tās emocijas arēnā un uzvelkot izlases kreklu un dzirdot Latvijā. Tas ir, man sirds iedegās. Un šis kopā sasaistot ar to vienu lietiņu uzlabojumu, ko es gribu pateikt? Es aizgāju uz hokeju un man patika, es izbaudīju, es priecājos, es nedomāju par nevienu citu lietu, izņemot kā ripa un 10 spēlētāji, 12 spēlētāji. Un skatījos un atbalstīju un priecājos. To iegūt, to spēja vienkārši izslēgt visus pārējo apkārt. Es varu pamatot, pagājušajā šajā nedēļā pavadīts ļoti liels laiks mācoties un strādājot tiešām, varu būt lepns par sevi un ļoti priecājos par sevi. Un tajā brīdī, kad vismaz man, ka es esmu izdarījis visas pārējās lietas labi, es varu arī darīt tās citas lietas labi. Tā kā, un šeit tā doma viskopējā tāda, ka, lai sakārtotu vienu lietu, iespējams jāsakārto visas pārējās lietas, kas ir dzīvē. Un dzīve jau ir daudziem maziem tādām lietiņām, darbībām, ko mēs daram. Un bieži vien sanāk tā, ka problēmas ir vienā vietā un tiek
mēģināt atrast risinājumu tajā vietā. Bet patiesībā ir kaut kas cits, kas ir vainīgs, kas ietekmē to. Un vēl viens piemērs ir super, manuprāt, par attiecībām. Manas ilgākās attiecības ir bijušas 5,5 gadus. Tie, kas man pazīst, tie zina, bet izšķīrāmies 2 reizes. Otrā bija pēdējā, un pirms pēdējā bija izšķiršanās, kaut kāda 3 mēnešu pauze, un tad kopā, un pēc tam atkal izšķirās. Un tas viens no iemesliem, ko es atceros, kas bija, ir vienkārši, es nejūtos laimīgs. Man, kaut kas nav. Tā kā es nejūtos attiecībās laimīgs. Un tajā brīdī es neiedomājos, ka tās visas pārējās lietas, basketbols, mācības, dienas režīms, miegs, veselība, ieradumi, viss pārējais nav sakārtots. Un tad es domāju, attiecības ir vainīgas, kāpēc es nejūtos labi. Un tāpēc vajadzēja 2 reizes izšķirties. Pirmo reizi izšķīrāmies ar tādu pašu. Vismaz no manas puses bija tas, ko es stāstu tagad. Un otro reizi neko, protams, sajiet kopā neko netika veikt nekādu uzlabojumu. Lai gan pirms tam tika solīts, ak, Dievs, es esmu mainījies un tādā garā. Jā. Un tajā otrā reizē bija pilnīgi tas pats. Tās pašas sajūtas. Bet notika pats labākais. Izšķiroties otro reizi, tika uzdoti jautājumi, kāpēc tas notika? Bet es taču to negribēju iepriekš. Kāpēc tas atkal notika? Un pirmā lieta, lai vispār veiktu izmaiņas, ir apzināties, ko vajag izmainīt. Kur ir trūkumi? Es to nezināju tajā brīdī. Bet es zināju, ka kaut kas ir jāuzlabo. Un tad es vienkārši sāku ķidāt ārā tās mazās lietiņas, par sportu rūpēties vairāk, par laika plānošanu vairāk. Un sakārtojot tās lietiņas, īstenībā sapratu, ka baigi viss ir forši. Ka var, jā. Un šis viss kopā iet, man bija vēl viens punkts, ko es biju rakstījis. Es jau aizmirsu, par ko es tā baigi forši runāju. Man īstenībā ļoti patīk attiecību tēma. Tāpēc, kad attiecības man ir mācījušas diezgan daudz ko, un mācījušas ar spēcīgām emocijām, un jā, tas ir uzbūvējis man. Es nezinu, kādā plūsmā šis viss iet, vai ir plūsmā, bet pirmajā epizodē es minēju par self-made man. Self-made, kad ir pats sevi izveidojis. Un, manuprāt, neviens nav pats sevi izveidojis. Manuprāt, iepriekš sauktie visi ārējie iemesli, skolotāji, vecāki, valsts, sociālajie mēdīji, draugi, zināšanas, viss ietekmē un veido pašu cilvēku. Un pirmajā epizodē, minēja par self-made man, bet īsti nepaskaidru vairāk. Un tas bija domāts par mācībām, kuras esmu ieguvis no apkārtējiem, kuras ir ar mani vēl joprojām. Un esmu domājis par to, tā kā tās visas mācības, kas ir par uzticību, atklātību, komunikāciju, mīlestību, ir rakstītas, par tām tiek runāts internetā, ir brīvi pieejams visiem, bet ir tā, ka manā dzīvē es pats izdaru pretējo, saņemu, un tad nāk mācība. Un tad jautājums, kāpēc nevarēja vienkārši iepriekš iegūt to mācību un nepieļaut tādas kļūdas? Un tā atbilde ir tāda, ka vieglāk mācīties no savām kļūdām. Nevis mācīties no citu kļūdām. Bet vēl viens faktors. Kad cilvēks sāk mācīties no savām kļūdām un daudz apgūst, viņš sāk saprast, ka ir jāmācās no kļūdām. Un tad arī var paņemt no citiem cilvēkiem un mācīties no viņu kļūdām. Un esmu laikam iepriekš pieminējis arī, bet grāmatas ļoti vērtīgas, viens no punktiem ir tāds, ka tās problēmas, ko cilvēks
izdzīvo tagad sarežģījumi, kāds cits to ir izdzīvojis, kāds cits ir atradis rezultātu un uzrakstījis grāmatu par to. Man zvana mamma. Īstenībā tas būtu ritīgi krūties tagad pacelt un parunātos. Čau! Labrīt! Labrīt! Es tev zvanu, domāju, varbūt tev ir intervija vai kas. Jā, tu esi tagad YouTube'ā. Es tagad ierakstu. Skaidrs. Tu vari pateikt, ko tu novēlējam klausītājiem. Šodien ir skaista diena. Jā. Es atnācu līdz sakurām un es sapratu, ka mazliet nokavējis esmu, bet te vēl ir tās skaistās rozā. Tu esi uzvars par kājām? Jā, es palaidu brālīs. Tas tā baigi. Šodien ļoti skaista diena. Lai daudz tādas skaistas dienas. Paldies tev. Jā, labi. Lai tev jauka diena. Paldies, puķis, mīlu tev. Tev, puķis, mīlu. Jā, šis arī nekad nebija noticis podkāstu laikā, kad kāds piezvan, bet starp citu, es īstenībā domāju par to, kā runājot, ka piezvanīs, un te es pacelšu, un es pielikšu pie mikrofona un darīšu tā. Kaut kas ir ar tām domām, un jā. Tā, kur mēs palikām īstenībā? Es ir godīgi pats par attiecībām, mācībām, mācīties no citiem cilvēkiem, grāmatām, un kā, jā, es pat nezinu. Labi, es esmu sarakstījis vēl kaut kādus punktiņus, par kuriem varētu parunāt, bet pašlaik likās, ka tīri dabiski nāk un viss tādā flowā iet. Ko es vēl gribu pastāstīt? Man ir pierakstīts karma, vizualizācija, arī negativity bias. Varu parunāt par to, bet visinteresantākais, jā, es gribētu par vizualizāciju pastāstīt. Esmu varbūt iepriekš runājis par to, bet tā ir arī viena sastāvdaļa, ko es no rīta daru. Nesen sāku strādāt ar coachu, un ar viņu arī parunājām to, kad vizualizācija pietrūkst, un tad es cenšos likt klāt. Un tūlīt pastāstīšu par īstī spēku vizualizācijai. Vizualizācija ir vienkārši aizvēršana acis un iztēlošanās, ko cilvēks vēlās sasniegt, darīt, iegūt. Un kā tas īsti strādā? Aizverot acis, ja kaut ko ļoti gribās sasniegt, darīt, aizveram acis, iztēlojamies, ka tas notiek, un pats svarīgākais šajā brīdī ir sajust tās emocijas, kas būs to darot. Un aizverot acis, iztēloties un sajust tās emocijas. Un ja cilvēks spēj sajust tās emocijas, emocijas rodās iekšā, neraugoties jebko, kas ir apkārt. Ja spēj sajust tās emocijas, atkal izveido lauku ap sevi, lāva pievilkšanas spēku, un to notikumu piesaista. Vēl viens iemesls, kāpēc ir jāsaista emocija, ne tikai lai pievilktu to notikumu un tas piepildītos, bet lai necenstos darīt kaut ko un iegūt kaut ko no āras, lai veidotu sev sajūtu iekšā. Esmu iepriekš par to runājis, bet, manuprāt, par šo var runāt ļoti daudz un atkārtoti, jo tas man arī bieži vien aizmirstās. Lai gan es pieturos pie tā, ka par laimes sajūtu, ko iztēlojās, ka tad, kad man tas būs, tad es būšu laimīgs, tad, kad es izdarīšu to, tad es būšu laimīgs. Tas manā dzīvē tas nav noticies, un ko es lasu un klausos arī no citiem, kad bieži vien tas nav noticis. Ka tā laimes sajūta nav iegūta, kad ir iegūts tas, ko tik ļoti vēlās. Un kā to saprast, mācīties? Viens paņēmiens ir vizualizācija. Mēģināt tās sajūtas iegūt pirms tas, ko vēlās, notiek. Otrs variants ir dzīties pakaļ,
laimēju, cenšoties sasniegt, iegūt. Pēc iespējas ātrāk es novēlu sasniegt, iegūt un sajust to, ka tas nebija tas, ko es vēlējos. Vēl viens par vizualizāciju. Lebrons Džeims bija play-offi, un viņš nevarēja iemest trīnīti. Starp citu, šitais bija rakstīts Basketball Blueprint grāmatā par vizualizāciju. Sportisti bieži vien šo izmanto. Jā, viņš nevarēja iemest trīnīti, no viņa aizsargi atkāpās. Un spēlētājiem, ja tev atkāpjas uz trīnīša un ļauj tev mest, tas nozīmē, ka tu redzi, ka viņš domā, ka tu netrāpīsi, un tev jau cilvēkam, spēlētājiem krīt pārliecība, ka viņš iemetīs. Nu, un Lebrons met garām. Viņam procents bija švaks, bet izkritā ārā no play-offiem, ko viņš darīja pirms nākamās sezonas. Viņš vakarā, ejot gulēt, aizvēra acis, iztēlojās, kā viņš paņem bumbu, met, kā viņam kājas saliecās, nostādījums, kā viņš sajūt bumbu, kā viņš redz, kā bumba krīt, iekrīt grozā, kā tīkliņš, visu līdz perfektai detaļai. No nākamajā dienā viņš aizgāja un to realitāte izdarīja. Un nākamajā sezonā viņam bija labs trīnīšu procents. Vēl vizualizācija iztēlojās pirmajā formulā, kad braucējs pirms braukšanas viņš aizver acis un iztēlojās visus līkumus, kurā viņš piebremzēs, kurā piespiedīs gāzi, kādā leņķī viņš ies, kurā vietā. Un visu to iztēlojās, un tad nākamajā dienā viņš aiziet, un viņš jau to dara. Un jā, mūsu smadzenes īsti nesaprot, vai tas notiek realitātē vai mūsu iztēlē. Jo emocijas mēs varam iegūt tāpat tikai iztēlojoties. Vislabākais piemērs, manuprāt, ir, kad mēs domājam, ka ielaužās kāds mājās vai dzirdam troksni, un mums bail paliek. Jo mēs iztēlojamies, ka tur ir kāds. Varbūt patiesībā tā nav. Jā, par vizualizāciju ļoti spēcīgā prakse, kas, protams, ir jāpraktizē, no sākuma ir grūti vispār iztēloties, bet ar laiku paliek daudz labāk. Vispār kreatīvā domāšana arī attīstās. Man sākot to darīt, un jau kādu laiku to darot, īstenībā tagad es diezgan spēcīgi varu iztēloties grāmatās aprakstītās ainas. Piemēram, rakstnieks raksta, kā viņš raksta savu grāmatu, sēžot Āfrikā, savā mājā, kad ir vīnogu lauks un tur saulriets, un viss ir skaisti, un putniņi čivina arī tās skaņu sajūtas. Paliek spēcīgāks. Tas viss ir praksē, un no sākuma visticamāk būs grūti, tāpat kā ar meditāciju, nosēdēt vienkārši klusumā un vienkārši būt. Bet jā, tas ir prakse, vērtīga prakse. Ja kādam ir vēlme to sākt un varbūt to pielietot, iesaku. Bet arī nevar vienkārši sēdēt dīvānā, iztēloties un viss piepildīsies. Nē, tā arī nav. Ir jāiegulda darbs. Un bez darba vispār nekas nebūs. Tā kā, jā, tas bija galvenais punkts par vizualizāciju. Iepriekš runāju par self-made, lieta, kas ir īstenībā man grūti par to runāt, lai gan, es nezinu, es kaut kā cenšos tagad it īpaši runāt par, savām problēmām un saprotu, ka īstenībā tādas problēmas ir visiem. Ne visiem, bet lielai daļai. Un šajā dienā šī mācība ir par alkoholu. Un man ir viens draugs, kurš nedzēra mēnešus un iepriekš dzēra daudz. Un es iepriekš nemaz nezināju, ka jā, tā var nomest un nedzert vispār.
kā tad tu izēj ārā un kā tad to esi ar draugiem, ka jūs aliņu iedzerat un tādā garā. Un es redzēju, ka cilvēks tiešām iztur, nedzer, jūtās labāk, un tas arī iedvesmoja mani nedzert. Kādu laiku, protams. Tas ceļš, man ir tā kā mērķis nedzert vispār. Ak, Dievs, es to skaļi pateicu. Un varbūt kāds man tagad redzēs kādu dienu klubā piedzērušos, bet es ceru, ka tas nenotiks. Es nevaru to apsolīt, jo es nezinu, kā notiks, bet es ļoti ceru, ka tā nebūs. Un es centīšos darīt tā, lai nav tā, jo tas arī nav saskaņā ar manu vīziju par nākotni. Jā, un runājot par alkoholu, redzot cilvēku īstenojot to, nedzert, tas radīja manī arī tādu pārliecību, var nedzert. Un tas ceļš bija ar kāpumiem, kritumiem, ar periodu, un pēc tam atkal periodu, un tādā grā. Un, ko es gribu šodien pateikt? Šodien ir 50. diena precīzi, kad es neesmu lietojis nepielīti alkoholu. Un tas ir mans rekorda atkārtojums. Sāku cīnīties ar to pagājušo gadu. Pēc viena pasākuma, kur bija ak, Dievs, kur bija, es dzeru tekilu, man lēja tekilu. Un tas dzērums, tās sajūtas bija pavisam citādāks nekā parasti ar alkoholu. Es neatcerējos, es biju tā kā citā dimensijā un tādā garā. Un, protams, nākamajā dienā pamostoties, vispār bija ritīgi rēcīgi. Viens no tā, ka es pamodos, man bija 2 telefoni. Viens bija manējais, un otrs bija čomam, kur es netīšām paņēmu. Es domāju, ka tas ir manējais. Otrais, es piegāju pie leduskapja, un leduskapī bija ielikts saldēto ogu maiss, kurš bija izkusis, un visu leduskapis bija pielīs ar sulu. Kādā sakarā? Kāpēc, lai es to darītu? Bet jā, iepriekšējā vakarā es viņu no saldētavas izņēmu un ieliks leduskapī. Ok, jāieliek viņš apakaļ saldētavā. Saldētavas atver, un tur ir grāmata un zīmulis. Un pēc tās dienas bija tāds, ak, Dievs, ko es daru? Kāpēc es tā daru? Kāpēc es nodaru sev pāri un pieņem tādas izvēles, kas rezultējās tik bēdīgi? Jā, un tad pēc tās dienas normāli morālā poha bija, arī parastā poha, un nedzeru 50 dienas. Līdz pagājušo gadu aizbraucām ar dejošanu uz Vāciju. Un tad pirmās dienas nedzēru, bet sajūta, visi apkārt lietoja alkoholu. Bet tad sajūta ir tāda, ka tu esi tā kā kolektīvā. Un tas nospieda līdz tai 50. dienai skaidrā, tad, šodien es aiziet un tusēšos. Un jā, un tas vakars bija foršs, protams, bet nākamā diena un viss pēc tam nebija tik forši. Un kopš tā laika, es varu teikt, nav tā kā plostošana, bet ir tā kā ik pa laikam, šad tad vairāk, šad tad mazāk, līdz martam, pirms 50 dienas apakaļ, kad tā atkal ir tā sajūta, ka alkohols īstenībā nav tas, kas ved tuvāk mani tur, kur es gribu nonākt. Un arī papildus draugam, kurš parādīja to, ka var nedzert. Viss kopā salikās tā, ka es centīšos. Un mans tas stāsts vispār par alkoholu vēl turpinās tajā, kad visu laiku nāca tādi paziņojumi par to, ka labāk nedzert ir. Viens ir dzirdēt stāstu no bērnības drauga, kura ģimene gandrīz izjuka, jo tēvs dzēra. Ok, tas bija viens. Otrs, sēdēju mājās, dzēru aliņu, skatījos Netflix. Zvana no mazais brālis, saka, sasidis galvu, ved uz slimnīcu, atbrauc pakaļ. Vecāki nevarēja. Es esmu dzēris aliņu, un es tagad aliņu dzēris braukšu pie savu mazā brālīšu, kurš skatās uz mani ar acīm kā uz paraugu.
Es atbraukšu piedzērēs pie viņa. Es biju izdzert tikai vienu aliņu, bet man uzreiz tāds sajūtas bija. Un tie tādi mazi punktiņi, kas liekas kopā, un tad beigās man nevajag to. Un tagad, kopš es neesmu dzēris, 50. diena šodien, esmu ļoti lepns par sevi. Un kopš es neesmu dzēris, es esmu gandrīz katru dienu gājis uz zāli. Esmu katru dienu, jā, pēdējo 50 dienu laikā. Apmēram, jā. Labi, es palielam. Nelietoju alkoholu, eju uz zāli. Ejot uz zāli, es uzlaboju savu veselību, es uzlaboju savu fizisko sagatavotību, es uzlaboju savu izskatu, uzlaboju savu vērtību. Es skatoties spogulī redzu cilvēku, kurš strādā pie sevis, un es jūtos labāk par to. Man patīk tas cilvēks, kurš skatās uz mani pretī. Un tajos brīžos, kad ir alkohols un piedzēries skatās, man nepatīk tas cilvēks. Es esmu ierakstījis 9 podkastus. Šis ir 9. Neesmu lietojis alkoholu, ierakstījis podkastu. Esmu pavadījis diezgan daudz laika ar ģimeni. Neesmu lietojis alkoholu. Esmu ļoti daudz bijis dabā. Neesmu lietojis alkoholu. Esmu daudz īstenībā lasījis. Neatceros, cik grāmatas izlasījis diezgan. Pa lielam katru dienu sanāk lasīt. Esmu cēlies 5 no rīta pēdējās mēnesi, vairāk, pusotru mēnesi. Tā kā tie svaru kausiņi, alkohols un viss pārējais. Un domājot par to, ir tā, ka, kas man ir svarīgāks? Ko es vēlos? Vai tas ir tas vai otrs? Un pagājis ir tiešām ilgs laiks, un esmu sevi mānījis, cenšoties apvienot abas divas, bet man tas nestrādā. Esmu sapratis to, ka es esmu alkoholiķis. Kaut kur vajadzēja paskatīties īstenībā kritērijus šai slimībai, bet cik es atceros, viens kritērijs bija, vai ir epizode, kad neatcerās alkohola reibumā, kas ir darīts? Ček, pēdējā gada laikā. Vai otrā dienā ir lietots alkohols? Ček. Vai ir vairākas dienas pēc kārtas? Ček. Tie mazie kritēriji, tie atbilda alkoholiķa slimībai. Un tagad no tā nevar izārstēties. Es nezinu, vai es esmu piedzimis no tā, jo man ģimenē ir radiniekos, kas ir aizgājuši no tā. Varbūt gēni ir iedzimti, un tāds vienkārši gēns ir, kas ir, es to dēvēju par atkarību izraisošo gēnu, kas pamēģinot kaut ko, rodās tas, ka davai darīšu to vēlreiz. Un patīk, ko viens daktars mums universitātē teica, atkārtošana ir zināšana un alkoholisma māte. Un tā patiešām arī ir, un manā dzīvē tas ir ļoti piepildījies. Tāpēc esmu ļoti pateicīgs par to, ka tagad ir tāds labs periods, un jā, tas bija par alkoholu, gan jau, ka gribēju vēl kaut ko runāties, bet jā. Un viss sākās ar to, kad iedvesmoja man viens cilvēks, kurš saka, ka var nedzert. Esmu ļoti pateicīgs par to. Gribētu vēl pastāstīt kaut ko par mācībām, ko es esmu iemācījies un dzīvoju vēl līdz šim brīdim. Es esmu sarakstījis vairākas, bet īsti nezinu, ar ko varētu sākt. Ir ļoti daudz par attiecībām. Es varu pastāstīt, ko pēdējās attiecības man iemācīja. Vismaz manā dzīvē iemīlēšanās un mīlestība, es negribu to runāt. Dažreiz ir grūti sēdēt un runāt, un ir jau 36 minūtes. Jā, vakar guļot arī vienkārši varēju runāties savā galvā, un tad bija viss tādā plūsmā. Un es arī iztēlojos to šobrīdi runājot, un
bija kaut kāda doma, ka, jā, gan jau tu apsēdīsies šeit krēslā, un tad, kad, uz sitienu būs jārunā, tad tu nevarēsi parunāt. Bet tā jau arī nav. Ir kaut kādas domas, ko var pastāstīt un parunāties. Es gribētu vēl kaut ko pastāstīt. Labi. Es domāju, ka nav ko mocīties un kaut ko. Un, manuprāt, bija diezgan forši. Es ceru, ka jums patīk un vispār paldies, ka klausaties. Paldies, ka arī pasaka to dzīvē. Tas ir ļoti patīkami. Un, jā, es ceru, ka viss turpināsies tā. Un ceru, ka arī ne tikai patīk, bet arī kaut kas tiek paņemts un īstenots arī savā dzīvē, un arī sava dzīve uzlabojās. Un, jā, paldies jums, klausītāji, par šīs dienas epizodi. Un bija patīkami. Un jau tiekamies nākamajā nedēļā. Un starp citu, nākamo nedēļu būs viesis, ar kuru es īstenībā ļoti vēlos parunāties. Manuprāt, būs ļoti interesanta epizode. Tas būs arī pārbaudījums man. Un, jā, manuprāt, būs baigi forši. Tā kā, jā, tiekamies nākamo nedēļu, pirmdienā vai svētdienas vakarā. Un, paldies! Es ceru, ka šī epizode arī bija vērtīga.